Sveiki, tauta! Vairāk kā šo 5 gadu laikā, kurus runāju publiski, esmu izteicies par daudz un dažādām tēmām, daudz un dažādiem jautājumiem, kas vistiešākā nozīmē ir attiecināmi uz mums, uz mūsu sabiedrību, primāri, kas dzīvo Latvijā. Un es jau nekas neesmu, ne speciālists, ne maģistra, ne doktora grāda ieguvis cilvēks, vienkārši cilvēks ar savu viedokli. Un vairāk kārt esmu izteicies, tā skaitā par patiesajiem, manuprāt, par elektroenerģiju, par patiesajiem apjomiem, tās iegūšanā, izmaksās, par nepamatotajiem rēķiniem, cenām un arī par iemesliem, kādēļ pie varas esošie mērķiecīgi neļauj attīstīties mūsu valstī uzņēmējdarbībai, neļauj cilvēkiem pilnveidoties, sabiedrībai kļūt pašpietiekamai, ražošanā, pakalpojumu sniegšanā, attīstībā, lai šī valsts būtu plaukstoša, radošo ideju realizējoša. Bet nē, tā vietā ir mērķiecīga tautsēmniecības pakāpeniska iznīcināšana un galvenokārt viens no galvenajiem instrumentiem tā ir elektroenerģija. Un šobrīd es tā saprotu, kad mūsu valsts, protams, tas notiek arī visā pasaulē, bet lielākoties šobrīd runa par mūsu valsti, tad esam tik tālu novesti, jeb tik sliktā situācijā. Un laikam jau nekas labs mūs nesagaida, ja viņi runā jau atklātu valodu. Neliekuļo, nemelo, izsakās tieši, skaidri, paļaujoties uz to, ka mūsu sabiedrība ir devalvējusies, degradējusies savā mietpilsonībā, savā bezdarbībā, vienaldzībā, bezspēcībā, apziņā uz nolemtību. Runa ir par to, ka es dažas dienas atpakaļ redzēju kādu video, nelielu interviju. To es pievienošu jums pie šī video, lai jūs arī to redzat. Man gan liekas, ka liela daļa no jums to ir redzējusi. Vienkārši vērojot, tur izsakās laikam gudrāki cilvēki par manīm, augstākā statusā esoši un sabiedrībā zināmāki. Bet viņi runā tieši par to pašu, par ko es vairāk kārt. Un viņu sacītais tas apstiprina to visu. Apstiprina un atkal skaidri un gaiši pasaka sabiedrībai, bez aplinkiem. Jūs esat niecības. Pie varas esošie un ne pirmo gadu esošie mērķiecīgi uztur šo valsti nabadzības sliekšņa līmenī, pakāpeniski, mērķiecīgi degradējot visu. Un vērojot tos komentārus pie šī video, ko es esmu redzējis, vērojot komentārus, vērojot, klausoties, kas notiek sabiedrībā, kur ir visi blogeri, šmogeri, runājušās galvas, kāpēc šo jautājumu neceļ aktuāli gaismā, kāpēc par to nerunā skaļi, kāpēc sabiedrība nav izgājusi ielās, kāpēc kārtējo reizi ir nekas. Un tad tu saproti, ka tu 1, tu 10, tu 100, tu varbūt 1000. Tu varbūt arī esi tas vienīgais, kam tas rūp patiesībā. Un visi pārējie, diemžēl, viņiem viss kārtējo reizi ir vienalga. Un ja nākošu mēnesi
vai aiznākošu mēnesi viņu rēķinos par elektroenerģiju summa sastādīs reiz 10. Spējīgākais, ko sabiedrība, mūsu sabiedrība, šī te degradētā sabiedrība var izdarīt, ir vienojoties uzrakstīt niknu komentāru. Diemžēl. Un šie komentāri šobrīd zem šī video, kuru arī šeit pievienoju, tie arī to liecina. Tie pamato, pasvītro to nolemtības apziņu. Dariet, ko gribiet. Mums viss ir vienalga. Skatāmies, komentējam savu viedokli un padalāmies. Latvija atslēdzās no Brela tīkla, no Krievijas, Baltkrievijas elektrolīnijām, un mēs redzam jau tagad izmaiņas, cenu kāpumā. Kā, Raimond, tu skaties uz situāciju šobrīd? Mūsu saražotie teci un hesi pārdeva elektroenerģiju uz Krieviju pamatā, nevis saņēma no Krievijas. Un Latvija kā valsts, kā elektroenerģijas ražotāja, viņa ir unikāla. Mums ir 3 hesi, 2 teci un Inčukalna gāzes krātuva. Mēs varam nodrošināt elektroenerģiju, mēs dubulti mēs varam. Bet cilvēku uzreiz prasīs, kāpēc mēs redzam cenas augšā? Cenas augšā, tas ir valdības administratīvie noteikumi, jo viņi paredz, ka no Latvenergo peļņas 74% viņa atdod valsts budžetā. Tas ir tā kā 16. nodoklis valsts noteiktais, un vēl tas ir noteikts, ka viņi valsts budžeta iemaksā nemazāk par 200 miljoniem eiro gadā. Un līdz ar to tas ir šitā pašreizējā elektroenerģijas cena ir dubulti pacelt augšā. Tu var pateikt ne dubulti, ja, piemēram, pie pašreizējās gāzes cenas tecos saražātā elektroenerģijas cenas vidējas sastāda 2-3 centi. Daugavas heso sastāda no elektroenerģijas pašizmaksas sastāda 1 kilovats, viņš aiz nulles vēl 3 nulles. Saprotat, ka viņa praktiski Daugavas hesos tas ir bezmaksas elektrība. Ar kādu jaudu strādā hesi šobrīd? Viņi tagad var paskatīties tiešsaistē. Viņi vai nu ieslēgts 1 hesis, vai tie 3 hesi strādā 1/3 no savām jaudām. Viņi var saražot diennaktī pie 1000 megavatiem. Kāpēc tik maz? Kāpēc nestrādā uz pilnu jaudu? Valdība ir noteikusi, lai valstī nebūtu lēta elektroenerģija, jo pie lētas elektroenerģijas būs mazāk ieņemami valsts budžetā, jo saražotā prece, kas būs, viņa kļūs lētāki, būs mazāk ieņemami, tad arī lētāka būs prece. Un līdz ar to būs mazāk ieņemami valsts budžetā no PVN. Atžgārnu domāšana, pilnīgi atžgārnu. Samazinot nodokļus, parasti valsts kasa pieaug, budžets pieaug, cilvēki dzīvo labāk. Tas ir tāda domāšana būtu. Tu uzskati, ka Latvija pašpietiekama elektroenerģijas jomā? Pilnīgi. Mēs ieslēdzam 3, mums var nodrošināt elektroenerģiju tikai hesi vai arī teci. Absolūti. Mēs tagad kad redzējām, kad pārāva to Igaunijas, Somijas elektrokabeli, tika iedarbināti abi 2 teci, kuri nodrošinā gan Latviju, gan Igauniju, gan Lietuvu ar elektrību. Jo pie normāls valsts politikas elektroenerģijas cenai Latvijā būtu jābūt ļoti normālai, zemai, ļoti zemai. Latvija ir noteikti, ka mākslīgi tas elektroenerģija, tas uzcenojums, kur ir 5000 procenti viņa vidēju. Kamēr saņem milzīgas algas Latvenergo spicīte, un sadals tīklu saujiņa, kartelim pietuvinātie, tikmēr citi cilvēki notiek valsts tautsājumniecības tāda plānvainīga sabotāža. Mēs varētu tagad mierīgi ar visu sadalas tīkli noteikt elektroenerģijas cenu 4 centi par kilovatu. Mierīgi. 4 centi par kilovatu, salīdziniet, draugi, ar šī brīža astronomiskajām summām, kas patiesībā astronomiskām cenām, kas pat ir augstāks nekā tur Ziemeļvalstīs, nekā Eiropā, Austrum Eiropā. Daudz cilvēku dalās ar šiem te faktiem, no Nordpool datiem, kā Latvijā cenas ir sakāpušas augšā. Un tas ir slikti, tā ir nepareiza politika. Un mums pašiem ir iespēja to nomainīt, patiešām. Mums pašiem ir resursi. Mēs paši to pieļaujam.